Tu iekšēji pieprasi viņam sevi mīlēt un cienīt, lai viņš pierāda, ka tu esi viņam svarīga. Bet jautājums patiesais būtu, vai tu mīli un cieni pati sevi? Vai tu pati sev dod to, ko tu pieprasi no viņa? Vai tu sevi mīli ne tikai vārdos, bet arī rīcībā? Jo patiesībā tās saknes pieņemšana sākas ar tevi pašu. Ja tu nepieņem sevi tādu, kādu tu esi, tu gaidi apstiprinājumu no citiem, tu gaidi apstiprinājumu no savu partneri. Cilvēki tik bieži, 90%, satiekās tāpēc, ka abi divi nav veseli. Divas neveselas pusītes satiekās, lai pabarotu viens otru traumas. Viņa gaida, ka viņš mainīsies. Viņš jūt, ka nav pietiekams. Viņi abi savā veidā skrien pakaļ mīlestībai, bet patiesībā attiecības būtu dāvana, nevis vajadzība. Divi cilvēki, viņiem vajadzētu būt kopā nevis tikai tāpēc, ka viens otru glābi, bet tāpēc, ka papildina. Un nevis papildina viens otru tukšo kausu, bet tas ir papildinājums kā tāds bonusiņš viņu attiecībās. Tas ir tā, ka divas veselas puses ir priecīgas ar sevi, pieņēmuši sevi, divas mīlošas personības satikušās. Viena ir gatavas arī kopīgiem priekiem un bēdām, bet tajā pašā laikā viņi ir pilnīgi pārliecināti par sevi. Pirmkārt, mīl paši sevi un mīl arī visu apkārtējo. Un jā, izaugsme attiecībās ir vajadzīga, bet nevajag sajaukt to ar otru labojumu mēģinājumiem. Mīlestības sākas tad, kad tu vairs nemaini otru, bet esi godīga pret sevi. Un tādēļ ir šī terapija, kad tu vari atgriezties pie sevis, iemīlēt sevis un vairs negaidīt no ārējās pasaules kaut kādus apstiprinājumus tam, ka tu esi mīlēta, cienīta, gaidīta. Tam visam saknes ir tevī pašā.